Lasīt prasme. Kādā jūlija dienā, kad es atkal sēžu savā novērošanas postenī, lai turētu acis vaļā par to, kas notiek pils drupās, viens no viņiem, Teodors, atnāk ar visu savu suni. Pretīgais radījums purnu pacēlis, tūlīt jož uz mana krūma pusi. Tālākie notikumi norisinās zibens ātrumā. Suns saķer mani aiz kājas un nogāž zemē. Es, protams, sāku kliegt. Ahā, tad lūkas, Janka lēkā man apkārt un priecājas. Tā tev vajag, cuj, Nero! Kaunies, Janka, Teodors viņu apsauc. Mierā, Nero! Suns negribīgi atlaiž mani, pakuļā astes stumbeni un paklausīgi nosēstas saimniekam pie kājām. Muļķi, es jau sen zinu, ko jūs te meklējat, es viņiem saku. No kurienes tu uzradies, pratina Teodors? No Rīgas. Melo, Janka man netic. Kā tu, Pēter, Rīgā varēji uzost, ka mēs meklējam apslēptās bagātības? Nospļauties man par jūsu bagātībām, es saku, mani interesē tikai pati meklēšana, vai tu to vari saprast? Tu, mantkārīgais subjekt, es pieeju Jankam cieši klāt. Lēnām pār tiltu, Klaus man negaidot atsēdina. Nejaukais Nero atkal ar vienu lēcienu ir man blakus un sprauslā tieši sejā. Teodors viņu atrauj nost. Kurās mājās tu dzīvo? Taujā tālāk Klaus. Kļaviņās. Melo, tā atkal Janka. Pagaidi, Klaus apsauc draugu. Mans tēvs stāstīja, ka brigadierim no Rīgas atbraucis brālis, kaut arī pilsētnieks, bet šo to no mašīnām sajēdzot gan. Šo to es noskaišos. Mans tēvs, saprotiet, ir izgudrotājs. Viņš ir izgudrojis tādas mašīnas, kādas jūs pat redzējuši neesat. Pareizi, atceras Janka. Mana mamma arī teica, ka viens tāds sprukstiņš staigājis pa jauno kūti, laikam gudrošot tādu mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs spiedīs ārā. Un izgudros arī, es atcērtu. Pēc Zentas Ērgles stāsta esmu dzimis neveiksminieks. Saziņa. Saziņa ir doma apmaiņa un jaunas informācijas ieguve. Galvenais sazināšanās līdzeklis ir valoda. Sazināties var ar vārdiem, runā un rakstos, kā arī bez vārdiem, žesti, mīmika, signāli. Saziņas situācijā ir konkrēta situācija vai noteikti apstākļi, kas rosina cilvēkus sazināties. Saziņas situācija raksturo saziņas partneri, saturs, apstākļi un iekšējie nosacījumi. Saziņas kultūra. Saziņa var būt pozitīva un negatīva. Ja saziņa ir pozitīva, tad saziņas partneri ir labvēlīgi noskaņoti, gatavi viens otru uzklausīt, saprast, palīdzēt. Negatīva saziņa izpaužas tad, ja saziņas partneri jūt nepatiku viens pret otru, cenšas izvairīties no saziņas. Negatīva saziņa raksturo saziņas partneru vienaldzību, kāda pārākums, novēršanās, ignorizēšana, ironizēšana vai pārmetumi. Kā tev šķiet, kāda bija zēnu saziņas kultūra, pozitīva vai negatīva? Runātāju kultūra. Rūpējies par žestu, pozas, mīmikas atbilstību runai. Paudi savu domu precīzi, skaidri, saprotam, izvairies no liekvārdības un atkārtojumiem. Cieni partnera viedokli. Neuzspied savu viedokli. Klausītāju kultūra. Izsaki, paudi savu attieksmi. Klausies runātājā. Saglabā uzmanību visu laiku.
Nepārtrauc runātāju ar piezīmēm un jautājumiem. Novērtē teikto. Valodas kultūra. Valodas kultūru raksturo prasme izmantot izteiksmīgas valodas līdzekļus dažādos saziņas apstākļos. Par valodas kultūru liecina kopta valoda. Literārās valodas normu ievērošana. Prasme izmantot izteiksmīgas valodas līdzekļus. Prasme literārās valodas normas izmantot mutvārdos un rakstos. Padomā, ko zēni neievēroja, lai starp viņiem veidotos pozitīva saziņa. Uzdevumi. Nosaki saziņas tematu. Atceries. Saziņas temats. Tas, par ko tiek runāts. Idejas, notikumi, problēmas, kas ir saziņas partneru uzmanības centrā. Pareizā atbilde. Apslēpto bagātību glabāšana. Nosaki saziņas partnerus. Atceries. Katrā saziņā ir vismaz 2 partneri – adresants un adresāts. Adresants – persona, kura rada runu. Tas ir runā vai raksta. Adresāts – persona, kurai runa adresēta. Pareizā atbilde. Teodors, Janka, Klāvs, Pēteris. Nosaki saziņas laiku. Atceries. Saziņas laiks – laiks, kad notiek saziņa. Pareizā atbilde. Jūlija dienā. Nosaki saziņas vietu. Atceries. Saziņas vieta, kur, kādā situācijā, neoficiālā vai oficiālā notiek saziņa. Pareizā atbilde. Pilsdrupās neoficiālā saziņa. Nosaki saziņas mērķi. Atceries. Saziņas mērķis, kādēļ notiek saziņa. Piemēram, sniegt informāciju, iegūt informāciju, ietekmēt vai pārliecināt partneri, sniegt ierosmi, pamudināt, atturēt, lūgt, risināt problēmu. Pareizā atbilde. Iegūt informāciju, ko Pēteris zina par apslēptajām bagātībām, ko meklē zēni Janka, Klāvs un Teodors. Kurā gada laikā notiek stāsta darbība? Lasi uzmanīgi stāsta pirmo fragmentu. Kādā jūlija dienā, kad es atkal sēžu savā novērošanas postenī, lai turētu acis vaļā par to, kas notiek Pilsdrupās. Pareizā atbilde. Vasarā. Kā sauc stāstītāju? Atceries. Tā ir persona, kas stāsta lasītājam notikumus. Pareizā atbilde. Pēteris.
Izraksti sinonīmu vārdam pavicina. Atceries. Sinonīms ir līdzīgas nozīmes vārds. Pareizā atbilde ir šajā teikumā. Suns negribīgi atlaiž mani, pakuļā asta stumbeni un paklausīgi nosēstas saimniekam pie kājām. Pareizā atbilde – pakuļā. Izraksti sinonīmu vārdam jautā. Pareizā atbilde jāmeklē šajā teikumā. Kurās mājās tu dzīvo? Taujā tālāk Klāvs. Pareizā atbilde – Taujā. Izraksti sinonīmu vārdam izdibināt. Pareizā atbilde ir šeit. Melo, Janka man netic. Kā tu, Pēteri, Rīgā varēji uzost, ka mēs meklējam apslēptās bagātības? Pareizā atbilde – uzost. Atrodi tekstā frazeoloģismu. Atceries. Frazeoloģismi ir nedalāmi vārdu savienojumi ar vienotu nozīmi. Tie jāsaprot pārnestā nozīmē. Pūst pīlītes, stāstiet ko patiesībai neatbilstoši, runāt niekus, melot. Atbildi jāmeklē šajā teikumā. Kādā jūlija dienā, kad es atkal sēžu savā novērošanas postenī, lai turētu acis vaļā par to, kas notiek pils drupās? Lēnām par tiltu, Klaus man negaidot atsēdina. Nejaukais Nero atkal ar vienu lēcienu ir man blakus un sprauslā tieši sejā. Teodors viņu atrauj nost. Pareizā atbilde – turēt acis vaļā, lēnām pār tiltu. Teksta izpratnes tests. Atrodi pareizo atbildi. Krūmos novērošanas postenī sēž A. Pēteris, B. Klāvs, C. Janka. Pareizā atbilde – Pēteris. Kas ir Nero? A. Zirgs, B. Kaķis, C. Suns. Pareizā atbilde – suns. Kas ir Pētera tēvs? A. Brigadieris, B. Izgudrotājs, C. Kūts pārzinis. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Šo to es noskaišos. Mans tēvs, saprotiet, ir izgudrotājs. Viņš ir izgudrojis tādas mašīnas, kādas jūs pat redzējuši neesat. Pareizā atbilde – Pētera tēvs ir izgudrotājs. Ko Pētera tēvs izgudros? Novērošanas ierīci, slaukšanas aparātu, mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs iegūs. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Pareizi, atceras Janka. Mana mamma arī teica, ka viens tāds sprukstiņš staigājis pa jauno kūti.
laikam gudrošot tādu mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs spiedīs ārā. Pareizā atbilde. Mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs iegūs. No kurienes ieradies Pēteris? No Jelgavas, no Rīgas, no Dobeles. Pareizā atbilde. No Rīgas. Ar kādu vārdu Jankas mamma raksturo Pēteri? A. Nejaukais, B. Sprukstiņš, C. Pretīgais. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Pareizi, atceras Janka. Mana mamma arī teica, ka viens tāds sprukstiņš staigājas pa jauno kūti, laikam gudrošot tādu mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs spiedīs ārā. Pareizā atbilde. Sprukstiņš. Kā sauc zēnu, kura mamma Pētera tēvu nosauc par sprukstiņu? A. Klāvs, B. Janka, C. Teodors. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Pareizi, atceras Janka. Mana mamma arī teica, ka viens tāds sprukstiņš staigājas pa jauno kūti, laikam gudrošot tādu mašīnu, ar kuru piena vietā tūlīt krējumu no govs spiedīs ārā. Pareizā atbilde. Janka. Kam pieder pretīgais radījums? A. Pēterim, B. Klāvam, C. Teodoram. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Viens no viņiem, Teodors, atnāk ar visu savu suni. Pretīgais radījums purnu pacēlis tūlīt jož uz mana krūma pusi. Pareizā atbilde. Suns pieder Teodoram. Kā sauc mājas, kurā apmeties Pēteris? A. Kļaviņas, B. Iliņi, C. Kļavas. Pareizā atbilde jāmeklē šajos teikumos. Kurās mājās tu dzīvo? Taujā tālāk Klāvs. Kļaviņās. Pareizā atbilde. Kļaviņās. Domājamie uzdevumi. Kā tu vērtē zēnu savstarpējās attiecības? Mirkli padomā un atbildi. Vai tev šķiet, ka zēni bija draudzīgi? Pareizā atbilde. Nē, zēni pret Pēteri izturējās aizdomīgi, pat naidīgi, jo viņš bija jauniņais, kas ieradies no Rīgas. Kāpēc Zentas ērgles stāstam dots nosaukums Esmu dzīvis neveiksminieks? Nesteidzies uzreiz atbildēt. Vispirms padomā, kas ir neveiksminieks, tikai tad sniedz atbildi. Pareizā atbilde. Neveiksminieks ir tāds cilvēks, kuram mūždien atgadās kāda nelaime, kuram bieži vien neizdodas paveikt iecerēto,
Acīm redzot, arī šī stāsta galvenajam varonim neveicas.